Labrīt. Pulkstenis ir 5. Pēc 40 minūtēm būs autobuss. Došos uz Valmieru un no turienes uz Vecati, uz Salacu. Reku man laiviņa, pakrafts, mugursoma ar vajadzīgām lietām. Šitas guļamais, šūpuļu tīkls, viss kā parasti. Airi. Un mēģināšu 4 dienas pabraukt pa Salacu līdz Salacgrīvē. Praktiski no Burznieka ezera. Temperatūra ārā kaut kāda 14 grādi šobrīd, kā normāli. Pa dienu solās būt siltāks. Tā. Mugursoma gan pasmaka kaut kāda 26 kg. Visādi mēģināju samazināt svaru. Kaut ko jau var, bet pa lielam viss svarīgākais tomēr ir līdzi un visāds aptieciņas un sauļošanās krēmi nevar saprast, jā. Kaut ko tā, bet, kopsumā tomēr pasmaka tā soma. Tas pakrafts vien jau kaut kāds ar airiem 5 kg svar. Varbūt tas bišķi vairāk, jā. Makšķerēšanas piedarumu, kaut kāds makšķeri man arī līdzi. Redzēs, vai tur kāda ziva arī dzīvo te upē. Skaista vieta, Salacas krastā. Gāju kā gliemeris ar tiem 26 kilogramiem. Tāds diezgan pasmaks solis ar tādu svaru, īpaši neesmu trenējies. Jā, vieta skaista. Šodien trešdiena, neviena nav, es laikam esmu pats. Paši, silts. Tīri jauki. Labi iekārtot vietu, toleti, ģērbtos, neskatās. Tūt esmu laiva. Bail domāt, kā esmu saģērbies, bet tas man viss ir sauļošanās krēma vietā. 4 dienas uz upes, es domāju, es būšu nodedzis un čūlās. Krems smērētas negribu, man viņš nepatīk, viņš tāds slidens, bet šitās drēbes, es ceru, man no saules pasargās. Vajadzēs novilkšu. Ja nebūs saulīt, būs tāds mākonis. Laiva sakrāmēta, viss mantas iekšā. Nezinu, cik viņa smaga tagad, kā es viņu tur dabūšu iekšā ūdenī. Cerams, viss būs labi. Pirmie metri. Viss pašlaik baigi labi. Kā es sevi apskaužu trešdienas dienā, kad viss strādājas uz sēdēt upē laivā. Skaudiet arī jūs. Veiksmi darbā. Man kā laivotājiem iesācējiem visi ļoti patīk. Kaut kāds gārnis man lidinās. Visu laiku nevar piebraukt viņam klāt. Aizmūk prom. Tas ir skaists. Vai tas ir viens tas pats vai dažādi, nevar saprast īsti, bet viņš tā kā seko to upi.
Nu kaut kā tā ierulēt iekšā, disks nav. Nu nopērkojos Masalacā. Iešu mēģināšu kaut ko dabūt ēst. Kāds kroziņš te ir. Ko ēdienas klāt. Jā, stāv, nu par ko tu man sēdīs. Izskatās, ka šis vecais dzelzceļa tilts. Kas man te ir priekšā? Es negribu. Cerams, ka tur nav zari. Priekšā gājiet tiltiņš. Normāls tilts. Nē, nu vairs nav vajadzīgs, jā. Labākā stāvoklī nekā mūsu Vanšu tilts. Nu, kaut kas tāds, te kā bija vērts ērēt. Nu, skaistas nošakmeņi. Ui, putnēm ligzdas tur daudz. Aha. Kāds pretējā krastā uzliktas kresliņas. Varētu skatīties šitā visu. Te ir ala. Jā. Tik neūdens nekā visu to klāt. Iekšā es tur nelīdīšu. Nu, forši.
laiva griežas riņķī, jo spuri pazaudēja. Pielīmēs spuru. Viņa tā viltīgi ieliekās. No sākuma jāpastam uz priekšu, tad atpakaļ. Acīm redzot, krastā laiva viņa būs pavilcis drusku atpakaļ, un tad viņa pazudus. Laiva iet pilnīgi uz riņķi. Ja raidēm nepiestūrē, vienkārši griezies tā kā propelers. Ir arī savu plusi. Uz visām pusēm visu redzēt. Nevajag laivu griezt, viņa pat apgriežās. Viņa tā uz priekšu braukšana, tā bišķi lēnāk. Augšā arī kaut kas uztaisīs, ka cilvēkiem nāk skatīties. Ko 5:00. Man liekas, ka vajadzētu sākt meklēt vietu, kur nakšņot. Un ieraudzīju šito vietu, kur var normāli izkāpt. Uznes laivu, re, ka ir koki. Šķiet, ka tajos varēs
uzkurināt šupuru tīklu. Normāls krāsas, tā kā galds. Tāpat upe. Otrā krastā kaut māja ļoti skaisti sakopta. Cerams, ka es viņiem netraucēšu. Un tā. Rīt turpināsim. Maza reportāža. Šupertīkls salikts. Mani ciemiņi, poļi. Es tur gulēšu. Iekšā. Un kaut kā tā. Forši pie upes. Nu, pa kādam tādam lielam akmenim te gadās. Saula normāli cepī. Apstājos drusku uzēst. Kaut kā baigi pēkšņi sagribējās. God enerģijas tā kā izsīkums. Bet, nu, īstenībā jau pusdienas nobrauc, 3 gandrīz. Tā normāli. Bija jāpēd. Nu, došos tālāk. Kaut kādu tuvāk apdzīvot vietu, laikam šodien nebūs. Tikai rītā, varbūt Staiclē tikšu. Es iebraucu kādā odu valstībā. Ceļam pārsvarā nekur nebija. Dažās vietās bija dunduri, kur pat uzspēja iekost, bet tikai 2. Tas diezgan forši ar šitiem kukaiņiem, viss baigi labi. Te gan kaut kā izskatās, ka ir kaut kāda odveidīgas spindzels kaut kāds. Tā. Tad mums jāpad nakt. Tad rīt jāapdās tālāk. Šitais kokos kāršu šupritīklu. Svarši. Neviena cita te nav pašlaik. Izstās arī, ka nebūs. Tā. Kāda maza jautrība upītē. Spriežot pēc skaņas. Jūtos kā atvest te par maziem bērniem. Piebrauc pie vietas, kur ir rakstīts bīstami. Tur uz tilta man aiz muguras uzraksts. Tur tā kā Hess laikam ir ieši skatīties.
Kur tur jānes tā laiva? Jā. Nezinu tik cik ilgi šito pūsli jābrauc. Es no Vecats, 2,5 dienas līdz šejienei. Hey! Ko jāuztais kāstais vakar video. Baigi ducina, bet vēl negāž. Tā kā sola, bet vēl nelīst. Satika atkal poļu draudziņas. Taisās šodien kaut kur rītā doties prom. Reku es iekarināju šupuļu tīklu. Aha, būs tiešā vietā. Un. Pagājuši nakti nogulēju 11 stundas. Nezinu, kāpēc, bet miegs bija superīgs vispār. Baigi labi. Bišķi apskāšu sevi. Tā kā jā, forša upe. Latvijā viss gan ir privāts, nekur vairs nevar iziet krastā. Staicelē pilsētas iedzīvotāji, tā vienkārši veikalā jau bija sarunas tādas, kad apmēram nav kur aiziet nopeldēties, viss nobloķēts. Bet tāds ir tas brīvās Latvijas īpatnības. Laikam 4. diena. Saules nav. Tur ir silts. Upe vēl aizvien skaista. Kaut kas čalo. Kas tas tāds ir? Kaut kā tā ir tā salacē. Nekas īpašs. Jābrauc ar maziem bērniem. Forši. Man te panāk bariņš laivotāji, kuriem ātras laivas, acīm redzot. Un te ir skaists kaut kāds atsegums smilšakmens. Pilnīgi tāds, ka gribējās iesniegt kameru. Ko tā kamera tā? Es tādas skaņas nevaru saprast. Ceru, ko redzēju. Putniem ligzdas laikam tās caurumos.
Aha. Smuki. Citīgs līkums. Interesanti atrakcija. Ekskavators upes vidū. Ko viņš tur dara? Izklausās neticami. Bet, nu, fakti ir fakti. Ir upe un ekskavators. Cerams, ka viņš man redz. Kaut kas neticams vienkārši. Esmu sasniedzis Salacgrīvu. Laiva ir ārā. Tur ir tilts. Tālāk jau jūra. Līdz autobusu pieturē kādi 500 metri. Nezinu. Pēc pāris stundām paliks tumšs. Varētu šeit iekārt šupertīklu. Cits koks, kā baigi neatrada foršas. Teorētiski viņi te ir. Bet te ir pa tālu, te pa tuvu.